Tikai esot ārpus mājas saproti, cik labi ir mājās. It īpaši ar labāko jumtu virs galvas. Nākamajā sižetā stāstīsim par mājas fasādes apdars izvēli un tās kopšanu. Parasti celtniecībā runā par sienas pīrāgu. Šoreiz mums būs jumta pūka. Laiks jumtam. Kā tu izvēlējies visos tajos džungļos tieši šo jumta veidu? Izvēlējos tā, ka braukāju pa Jēkabpili rajonu, pētīju mājas, skatījos jumtus, meklēju, kas vizuāli visvairāk patīk. Šis mani uzrunāja visvairāk. Dizainiski izskatās varbūt pat līdzīgs nedaudz dakstiņam, kas man liekas ļoti piemērots ir lauku mājai. Gribējās, lai jumts ir kluss. Man nepatīk, ka viņš krāsās temperatūra maiņās, viņš deformējās, rada kaut kādus trokšņus un krusas laikā vai lietus laikā viņš ir kluss. Bija daži rados, kuri skeptiski skatījās to teica. Nē, tas nav domāts priekš mājām un tā. Ko viņi teica tādu? Kas tur bija tāds? Viņi vienkārši saka, ka tas nav mājām jumts, tas ir saimniecības ēka, tas ir šīferis. Tāpēc, ka tas vecais ir jā, bet es saku, tas nav vairs vecais labais šīferis, kas stāv uz visiem šķūņiem, tas ir uzlabots. Bet bija tā, ka atbraucot uz šejieni, kad tas viss bija procesā, kaut kur mājai bija uzlikts puses jumts, domas mainījās, teica, zini, tiešām baigi labi izskatās. Valteri, ja es dzīvotu tev kaimiņos un man vajadzētu jumtu, ko tu man teikt, kāpēc man vajadzētu tieši šādu jumtu, kāds tev ir? Viennozīmīgi, tas ir labākais jumts. Jo? Es esmu kādreiz pēc... Jo tas ir mans jumts. Tavs jumts. Pavisam nesen šī māja tika siltināta, tagad jau liek fasādi. Skaisti. Daudz jau ir izdarīts. Sveiki! Sveiciens! Tas ir tik viegli, kā gaļu uzgrilēt. Nopietni? Jā, kliks un kārtībā. Tātad te ir vesela sistēma. Un to sistēmu sauc... Klik sistēma. Klik. Tāpēc, ka klik, jā? Tāpēc, ka klik. Klik. Klik un klik. Un otrs klik arī? Otrs klik. Un skrūvīts. Tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši, kā uzgrilēt. Es gribētu palīdzēt, bet es skatos, ka nemaz arī īsti nevajag. Viens pats var mierīgi ņemt. Jā, mierīgi. Bet kopā jautrāk. Gaļu grilēt arī vienam nav visai forši. Elvis saimnieks saka, ka uzlikt šos dēļus esot tik viegli kā gaļu uzcept. Tā arī tas varētu būt, jo šie ir klika sistēmas dēļi. Šiem ir montāža tā kā īpaši viegli, jo viņiem ir iztaisīti šie speciālajie alumīnija cedrala kliki, uz kuriem mēs tad liekam virsū dēļus. Un sanāk, ka fasādē nav neviena skrūve, ir tikai pieskrūvēta šī te sistēmas klipsīša. Tātad mēs sākumā skrūvējam šos te, liekam, tad skrūvējam nākamo. Praktiski sanāk, ka mēs sākam vispirms ar dēli, kas šeit, tālāk jau mēs pieskrūvējam klipsīti, uzliekam šeit dēli, atkal pieskrūvējam klipsīti un tā ejam līdz fasādes augšai. Čik, viņš pat turās klāt. Jā, viņš tāpēc, ka tur apakšā grobīti ir. Te ir tāds kronšteiniņš, tas turās pie apakšā, te nākušais dēls, klik iekšā. Klik un iekšā. Viss kārtībā. Tieši tik vienkārši. Kā vispār izvēlējāties šo materiālu, nevis, piemēram, koku vai apmetumu? Tāpēc, ka patika koks, bet nepatika koka tās sliktās īpašības, tās saucamās, piemēram, vērpties saulē, viņš plaisā. Jākrāso. Izvēlējamies tā kā koku, tikai nav koks. Tas ir taisīts no šķiedcementa, kas ir cements, smilts, ūdens un celuložas šķiedra, kas kopā veido šo te materiālu, kas, kā jau minēju, kalpos gadus 50 un ilgstoši nebūs jāpārkrāso, neprasīs īpaši rūpu par sevīm. Skarbie mežcirtēji, kur sagādājuši lielu koku ir. Es likšu tā kā jau dēļus virsū. Un tev vēl, kas sanāk tur? Man sanāks kā klika sistēma. Jā, klika sistēma. Stipri ātrāk.
Nu, man te zina, kā bišķīt vēl jāpiegriež būs gan jau, ka jāpienaglo nākamais gabals. Bet nu arī katrs jau savu fasādi vai savu uzgrilēto gaļu var gatavot pēc savas gaumas. Vienam bišķi lēnāk sanāk, tev jau sanāk tur klikts un gatavs. Tāpat kā gaļas marinādes ir dažādas, arī, protams, ka mums krāsas ir dažādas. Un es tev parādīšu, mēs varam izvēlēties no 32 krāsām. O, te gan, jāsaka, čillīgi, gan lielāks marinādes. Katrai gaumei, katrai tai godziņai, ko katrs savai mājai grib redzēt, tad var izvēlēties jebko no šīm te. Plus vēl ir otra lieta, kad ir varbūt arī ar gludu virsmu šie te paši dēļi, tā kā tas skaits īstenībā pat dubultojās. Nu, man vēl kādu laiku būs jāpacap, bet tavs dēsts jau klikts un gatavs. Nu, saimniekam taisnību. Uzlikt cedrala fasādi ir tikpat sarežģīti, kā uzcep dēsts. Un var arī izdarīt ziemā. Mierīgi. Doma par māju sākas ar pašu galveno, ar ideju. Vēlāk notiek izstrīdēšanās par to, kurā vietā, ar kādiem materiāliem, kāpēc, kādām sienām, kādiem jumtu materiāliem un visu pārējo. Un tad, kad tas viss ir uzbūvēts, arī nekas neapstājas, jo ir jādomā par to, kā to kopt. Tāpēc šoreiz parunāsim par ārējo fasāžu kopšanu. Spīd saulīt, mēs visu labi redzam, varēsim redzēt visus netīrumus, visu apskatīt, kā mums viņi kopjās, un tas mums tik dod priekšrocības. Jā, ātrumā tā paskatoties liekas, ka tas ir koks, bet tas taču nav koks, vai ne? Nu, nav. Izskatās gan pēc koka, bet nebūs koks. Tas ir šķiedrcementa materiāls. Tātad sastāv no cementa šķiedras, celuložas šķiedras, ūdens un smiltīm. Un tad visu šo te masu kopā veidojot, rodās šis te materiāls, kas ir būtībā cementa materiāls. Tāds speciāls noslēpums varbūt, kāpēc šīs materiāls ir labāks par citiem? Nu, būtībā ir tas, ka par viņu nav jārūpējās īpaši. Tas, ka nav tā apkopi, nav pārkrāsošana, nav viss, kas prasa laiku un līdzekļus vēlāk, kad varbūt labāk gribās atpūsties, nevis rūpēties par māju katru gadu. Nu, praktiski jebkuru netīrumu var vienkārši ar ūdeni nomazgāt, tāpēc kopšanas ziņā arī nebūs problēma. Tāpēc mums ir spainis droši vien. Nu jā, iesim pamēģināt. Šeit ir atslēgas moments. Tad ņemam spaini un dodamies. Provējam. Nu, lūk, viena zemu un interesanti lidojoša kāja ir atstājusi nelielu tādu liecību par sevi. Pamēģināsim reku ar vienkārši tīru ūdeni un lupatiņu. Un tā arī viņi tīrās. Nu, protams, ka vasarā droši vien kā ar... Nu, ar augstspiedienu mazgātāju būs bišķīt vieglāk to, protams, darīt nekā ar lupatiņu, bet, ja ļoti nepatīk, var arī ar lupatiņu šo te nomazgāt. Tad kājas, jā? Skatieties. Tā kā čiks. Tā kā jauna. Vēl var ar fēnu izžāvēt gan jau. Nu, ja ļoti gribās.